Nu, redz, kā tai dzīvē sanāk arī. Tomēr tās tehnoloģijas jau nav nemaz tik slikta lieta. Tāpēc, kad man tagad vairs nav jāiet pīpēt uz šķūri. Es varu sēdēt pie loga. Man šitāda pīpēja uzdāvināja mazēliņu. Un es tagad varu mierīgi sēdēt pie loga, skatīties uz savām puķītēm. Un es arī redzu, ko cilvēki dara, jo tā ir mana mīļākā nodarbošanās. Cilvēki to sauc par lūrēšanu. Bet es principā skatos un es vienmēr zinu, kas notiek pagalmā. Un es tagad par to, kad mazdēliņš man šo pīpi uzdāvināja, es skatos, lai viņam nenozog mašīnu. Jo tie bandīti jau daudz staigā apkārt. Un ne jau visi var tos GP, kā viņš saucās, tas GPA. Kāds to GP, kaut kādas tur tās ierīces, kas izsako. Tāpēc es esmu mazdēliņa GPS. Ļoti garšīga pīpī. Man pēc tam arī stāja pie vecā. Un mutīte nesmird. Un es varu gar kaķīšiem bļaurīties, un arī viņiem tas diezgan labi patīk, jo nesmird vairs pēc tam. Tāpēc es uzskatu, ka cilvēkiem tehnoloģijas vairāk palīdz nekā nodara ļaunuma. Es gan neesmu tāda asa kritizētāja, bet principā es domāju, ka visām tantiņām vajag iegādāties šādus te ierīces. Kā viņš te saucās? Kaut kāds, es nezinu, nav svarīgi. Bet, ko labi ierīt šitā, es tev saku, tev Anniņa arī ieteica, bet viņai jau tās pensijas nav. Nevajadzēja pa kolkos, vajadzēja strādāt. Jo tā, es nezinu, ko vēl vairāk un izstāst. Man kaut kāda augums vai... Nē, tie nav tie kaut kādi. Nu, paldies, viss tad beidz filmēt, man pietiks jau. Un tu tā kūji dabūs. Tā, nu. Ej, polas. Tu liksies mierā, vai man tev iesist? Ej, olas. Tu liksies mierā? Olas. Liecies, ej prom.